Sveiki! Šodien parunāsim par mākslīgo intelektu. Precīzāk, kā Baltijas uzņēmumi varētu to izmantot. Mums te pamatā ir materiāli no Eidija Tanona, tas ir Datacom pārstāvis, prezentācijas datu centra inženieriem. Un mēģināsim saprast, kā tad salikt kopā tās globālās MI zināšanas ar katra uzņēmuma īpašiem datiem. Un kāpēc tā infrastruktūra ir svarīga? Jo, ziniet, ir tāds āķis, AMI jau zina 99% publiskās informācijas, kur tad ir tā uzņēmuma unikālā vērtība. Sākumā varbūt par Baltiju kā tādu. Avotā bija pieminēti labi piemēri Skype, Bolt, Vice, Igaunijā vai Printful, Mapon, Mikrotika pie mums. Liekas, ka mums te ir tāds, inovācijas gars. Mūs pat sauc par digitāliem čempioniem, tā varētu būt laba vide ar AMI, vai ne? Jā, noteikti. Mums ir tas potenciāls. Un saprast, kur ir tā mūsu iespēja, ir svarīgi saprast, kas ir tie pamatmodeļi, GPT, DLE, tam līdzīgi. Tie nebūtībā ir apmācīti uz milzīgiem, tiešām milzīgiem publisko datu apjomiem. Grāmatas, internets, video, kods, viss kas. Skaitļi iespaidīgi, 100 miljārdu vārdu GVT gadījumā, vai gandrīz 6 miljārdi attēlu un tekstu pāris Stable Diffusion. Tas ir daudz. Un šīs zināšanas, tās ir plaši pieejamas. Un te mēs nonākam pie tā galvenā jautājuma, vai ne? Ja visiem ir pieeja tiem 99%, kā tad lai izceļās? Kā lai iegūst to priekšrocību? Un te parādās tas 1% koncepts. Tas 1% tie dati, ko publiskie modeļi nezina. Uzņēmumi iekšējie, unikālie, varbūt pat konfidenciālie dati, stratēģijas, klienti, procesi. Tā slepenā mērse. Tieši tā, precīzi. Un šis 1% tas ir tas, kas varbūt, zelta vērts. Tas ir tas, kas atšķir. Avotā bija labs piemērs Morgan Stanley, tā investīciju banka. Jā, dzirdēts, viņi kaut ko savu uztaisīja. Jā, viņi izveidoja savu iekšējo GPT palīgu un apmācīja to tieši uz saviem, milzīgajiem iekšējiem pētījumiem, dokumentiem, un tāds rīks var dot atbildes, ko publiskais modelis vienkārši nespētu sniegt. Tam nav tās informācijas. Tā metafora par degvielu bija labie, MI ir dzinējis, tad tie iekšējie dati ir kā tāda augstas oktāniskas degviela, pielāgota konkrētam motoram. Skaidrs. Tā ideja par 1% ir pārliecinoša, bet kā uzņēmums varētu praktiski to, realizēt? Bija minēta tāda 3 slāņu arhitektūra. Jā, tas ir labs veids, kā par to domāt. Var salīdzināt ar mājas būvniecību. Tas ir diezgan uzskatām. Pirmais slānis tie ir pamati. Tā ir infrastruktūra. Jaudīgi GPU serveri. Vai savā datu centrā, vai varbūt mākonī, bet, kontrolētā vidē. Tātad dzelži. Jā, jauda. Otrais slānis tas ir kā mājas karkas. Tie ir paši pamat e-modeļi, tās lielās vispārīgās smadzenes. Un trešais? Un trešais tā ir tā iekšējā apdere, funkcionalitāte. Tās ir tās konkrētā uzņēmuma AI lietotnes, pielāgotas ar tiem vērtīgajiem iekšējiem datiem un, protams, saskarne lietotājiem. Un kāpēc tad veidot tieši savu privātu infrastruktūru? Kādi tur tie galvenie plusi salīdzinot ar, vienkārši publisko mākoni? Prezentācijā tika uzsvērti 4 galvenie ieguvumi. Pirmkārt, un tas ir ļoti svarīgi, datu drošība un kontrole. Tie sensitīvie, tas 1%, paliek uzņēmumā, aiz paša ugunsmūra, neaiziet kaut kur publiskajā telpā. Saprotams, drošība pirmajā vietā. Kas vēl? Otrkārt, izmaksas. Varbūt sākumā liekas dārgi, bet lielos apjomos un ilgtermiņā tas var būt krietni lētāk, pat 3 līdz 5 reizes, kā tika minēts. Prognozējums izmaksas. Tas ir nopietns arguments. Treškārt, veiktspēja, vide ir optimizēta tieši taviem uzdevumiem, nav jādalās ar resursiem tik daudz. Un 4. punkts – iespēja saņemt tādu kā pilnu servisu no viena partnera, no dizaina ieviešanas līdz uzturēšanai. Tas var atvieglot procesu. Un tika minēts, ka Datacom Rīgā pat ir izveidojis tādu kā praktisku AI laboratoriju. Jā, tā ir vieta, kur uzņēmumi var atnākt un, pataustīt tas tehnoloģijas, izmēģināt idejas, veidot prototipus. Labi, un kādi tad būtu tie pirmie, praktiskie soļi uzņēmumam, kas gribētu sākt? Ieteikums ir neskriet uzreiz lielās lietās. Sākt pakāpeniski, 4 soļi tika ieteikti. Pirmais – izvēlēties konkrētu pilotu projektu, ko fokusētu. Varbūt iekšējā zināšana pārvaldībai, varbūt klientu atbalstam. Saprast, kur sāp visvairāk, vai kur ir ātrs ieguvums. Tieši tā.
Otrais solis novērtēt gatavību. Kādi dati ir pieejami, cik tie ir kvalitatīvi, kāda ir IT infrastruktūra šobrīd. Godīgi paskatīties. Trešais – izveidot prototipu. Te noder tā pati AI laboratorija vai kāda cita testēšanas vide. Paskatīties, vai ideja strādā praksē. Un, ja strādā? Tad ceturtais solis – plānot plašāku ieviešanu. Iespējams jau uz savas infrastruktūras, ja tas ir pamatoti. Tātad galvenais ir sākt kustēties, eksperimentēt, mācīties, nevis gaidīt ideālo brīdi. Tieši tā. Perfektu brīdi var arī nesagaidīt. Ir jāsāk radīt tas impulss, jāsaprot, kur tas MI var dot to reālo pienesumu konkrētajā biznesā. Labi, ja mēs tā apkopojam šo visu, Baltijai ir potenciāls. Atslēga nav tajos 99% publisko datu, bet gan katra uzņēmuma unikālajā 1% iekšējo datu. Un pārdomāta infrastruktūra, iespējams privāta, var dot kontroli, drošību, efektivitāti. Jā, un skatoties plašāk, tas ir par konkurētspēju, par noturību ilgtermiņā, par spēju stāvēt uz savām kājām šajā tehnoloģiju laikmetā. Veidojot savus stējas, mēs investējam nākotnē. Un tad noslēgumā tāds jautājums pārdomām mūsu klausītājiem, iedvesmojoties no tā visa, kādi ir tie paši pirmie, varbūt pavisam mazi soļi, ko jebkurš uzņēmums Baltijā varētu spērt jau šodien, lai sāktu pētīt sava unikālā 1% potenciālu, negaidot neko īpašu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā par mākslīgo intelektu un tā iespējām.